Tātad es esmu Ilze Spērga un pārstāvu biedrību Latgoles studentu centrs, un es esmu valdes priekšsēdētāja. Un mans stāsts būs par to, ka nekā neiespējama nav un ka apvienojot cilvēkus, resursus un idejas un domu biedru grupu, būtībā ir iespējams mainīt pasauli. Un tātad biedrība kā domu biedru grupa izveidojās 90. gadu sākumā, pārtraukumiem viņi darbojas visu laiku. Un no 11 cilvēku tādas izšķīdušas dombiedru grupas, kas reizēm sanāk, viņi kļūsi būtībā par spēcīgāko latgaliešu NVO, neskatoties to, ka tā ir jauniešu organizācija no 18 gadiem līdz 31. Bet stāsts nebūs par LKSC, kā saīsim. Stāsts būs par to, kā par vienu ideju. Tātad 2003. gadā tieši jaunieši rosināja diskusiju par vienotas latgaliešu ortogrāfijas veidošanu, tātad otra rakstu valoda, un stāsti par to, kā jaunieši var pacelt būtībā 250 gadus ideju un vecu ideju, un viņiem piešķirt jaunu uguni un turpināt to, kas ir sākts jau 20. gadsimta sākumā, un panākt to, lai šī ideja ir dzīva un īstenota. Tātad šeit jūs redzat, ka ir auditorija jaunieši, ir valodnieki, ir garīdzniecība, un mērķis bija panākt to, lai beidzot tiktu turpināts darbs, kas bija 29. gadā pārtraukts, lai ir normēta latgaliešu rakstu valoda. Un 2007. gadā šī ortogrāfija arī tika pieņemta. Protams, pie tās nestrādā vairs studenti, tātad tie bija valodnieki. Tātad Latgaliešu pareizrakstības komisija, kas normēja un veidoja rakstību. Un tad mana ideja ir latgaliešu vārnīcas izveide. Turpinot šo pašu ideju, šos pašus resursus, tātad atkal tie ir studenti, tie ir jaunieši, kas būtībā sekojot sabiedrības pieprasījumam, ka ir ortogrāfija, bet nav vārnīcas. Tātad atkal tika būtībā šī ideja, kam ir 100 gadu, šā ideja ir 10 dienas. Pirms 10 dienām notika apspriede, kurā piedalījās 12 valodnieki, 12 interesanti, tika izveidota darba grupa, kurā 7 cilvēkiem ir doktora grāds. Un tātad šī jauniešu ierosme būtībā apvienoja latgaliešu inteliģenci kopīgam darbam. Un sekas būs tādas, ka tiks veidota gan datubāze, gan latgaliešu rakstu valodas korpus, elektroniskā tīkla vārnīca un arī papīra vārnīca, kas iespējams iznāks tikai pēc kādiem 5-6 gadiem. Un iespējams būs mūsdienīga, aktuāla, tāda kā ir latviešu, vācu, krievu valodās. Un iespējams mūsdienīgāk nekā pašlaik ir latviešu valodas vārnīcas. Tātad Latgoles studentu centrs, kas ar šo ideju aicināja, pašlaik ir apvienojis pētnieku zinātniekus no Latvijas universitātes, Sanktpēterburgas universitātes, Reizenes augstskolas, Daugavpils universitātes. Un mēs ceram, ka šī ideja atkal tāpat kā ortogrāfija atgriezīsies sabiedrībā un būs šis rezultāts, būs šī vārnīca, ko tālāk varēs izmantot jebkurš, lai varētu lasīt, lai varētu rakstīt, lai varētu mācīties. Un tas, laikam, īstenībā ir viss. Un doma tāda, ka ja tu tam tici un tam tici vēl vismaz viens cilvēks, tad tas ir iespējams.